Man svarīgi būt dabā ir, laikam, šī sazināšanās sajūta vai saprast vietu, no kurienes esmu nācis. Es atjaunojos, un tā ir kā meditācija man būt upes krastā, stāvēt un skatīties uz dabu. Un es tāpēc vēlos to parādīt arī visiem saviem klientiem, biedriem un visiem, kas pie manis atbrauc. Mani sauc Vents Trautmanis, un es esmu no Carnikavas un pārstāvu uzņēmumu Borciu. Borciu ir sācies pirms daudziem gadiem, kad man apnika ikdienas darbs, un es sapratu, ka kaut kas jānomaina dzīvē. Un tāda aizsākās mūsu stāsts, kad mēs sākām meklēt subdēļus, kvalitatīvus, labus, pieejamus, meklēt jaunas maršrutus, meklēt iespēju būt dabā kopā ar ģimeni un nebraukt uz Rīgu darbdienas rītā un vakarā mājās. Jā, nu tas noteikti vedot cilvēks dabā skaitās turisms, vairāk gan ūdens turisms šī gadījumā, un mēs cenšamies pieturēties pie dabas turismu punktiem, jo man ir būtiski ņemt no dabas, bet dot arī viņai pretī. Man būtiski parādīt cilvēkiem šo te izrunošo aspektu, parādīt, ka daba ir jāsaudzē, jāizsargā, un ka mums ir tiesības būt dabā, bet mums ir jādod kaut kas arī pretī. Pieaugušiem cilvēkiem mēs parasti cenšamies nemācīt ļoti, kā tas būtu skolas lekcijā, varbūt vai sēdēt klasē un visiem klausīties par dabas aizsardzību. Mēs cenšamies dot kaut kādus vieglus uzdevumus un norādīt, kā tas būtu. Un vislabākais, ko mēs darām, manuprāt, mūsu tūrēs, mēs ņemam līdz vairāk kārt lietojamos traukus un sataisam tādus komplektiņus traukiem, kā arī aicinām cilvēkus ņemt savus līdzi. Un uz komplektiņiem mēs bieži vien, ja liela grupa, mēs saliekam virsū dažādas dzīvnieciņus, un tad cilvēki izvalk savu komplektiņu, izejot no tā, kāds viņiem dzīvnieciņš ir iekritis sirdī, un tad viņi prasa, kāpēc tas ir, un tajā brīdī mēs izspēlējam kādu spēli un dodam visādus uzdevumus, sagrupējam cilvēkus grupās, izejot no tā, kādas grupas dzīvnieciņus viņi ir izvilkuši. Un šis viņiem liek atcerēties par to, ka bija tāda spēle, par to, ka bija tāda trauciņa, un tad viņi arī saprot, kāpēc bija tie trauciņi. Noteikti ūdens turisms ir sezonāls, un tā sezonas diemžēl ir gaužām īsa. Bet mēs cenšamies pagarināt sezonu, braucot ar lielajiem supiem, braucot ar hidroterpiem, braucot ar kajakiem augstākā laikā un rīkot, protams, kaut kādas tūris, kas ir varbūt skarbākiem laikapstākļiem, jo cilvēki ir dažādi, citiem patīk tādas. Protams, pašu ziemu, tad mēs nodarbojamies ar turismu veidošanu, ar ilgtspēju, ar cilvēku apmācībām, stāstam, rādam, mācam, kā sagatavoties sezonai pareizi, kā varbūt neiet dabā nepareizi, kā nedarīt pāri dabai, un tad vairāk ir šī praktiskā puse, nevis praktiskā, bet teorētiskā un izzinošā. Tajā brīdī, kad mēs visu sagaidīsim pie mūsu Carnikavā nomas punktā, mēs parādīsim ne tikai ūdeni, bet parādīsim arī maršrutus, kur braukt, kur patiesībā šis ir viens no tiem ilgtspējas, varbūt pamatnosacījumiem, kad iesaistīt vietējos uzņēmējus, aktivitātes, veikt dažādas. Mēs esam izveidojuši 3 dažādas maršrutus galvenos Carnikavā, arī izveidojuši to maršrutu karti sadarbībā ar vietējiem pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmējiem. Viņi ir nodrukāti 2 valodās, latviski un angliski izvietot visur. Kā arī mēs dodam līdzi to kā ceļvedi, lai cilvēks neapmeldās un zina, kur viņš brauc un kādi ir galvenie punkti, ko apskatīt un zināt tieši par šo konkrēto maršrutu. Atbildīga došanās dabā ar mums ir iespējama ne tikai Carnikavā vai Ādažu novadā, bet visā Baltijā, galvenokārt gan Latvijā. Komandu saliedēšanas pasākumos, komandu veidošanas un atvērtajos piedzīvojumos ar subdēļiem, kajakiem vai pārgājieniem, postiem un pirtiņu. Viens maršruts patiesībā ir tapis attīrot upi un mēģinot izveidot vienotu kopienu, kaut kādu vai saliedēt iedzīvotājus. Tas tika sākumā mēs iztīrījām maršrutu, kur man ļoti pašam patika braukt, un tad sākām veidot lielas talkas, saliedējot iedzīvotājus un arī dabūnot no viņiem atbalstu, jo tas ir viens no galvenajiem kārtējiem pamatnosacījumiem ilgtspējīgā turisma attīstībā. Ja vietēji iedzīvotāji būs nevis pretinieki, bet būs ieguvēji un būs atbalstītāji, kā arī uzņēmēji būs atbalstītāji, tad es domāju, ka no pašvaldības atbalsta neiztikt un visi pārējie būs tikai ieguvēji. Mūs var atrast Facebookā, Instagramā, TikTokā, kā arī mājaslapā. Vai arī, ja gribās parunāties, droši varat piezvanīt uz norādīto telefonu numuru, un tad varēsiet parunāt ar mani par to, kur un kad un cikos vēlties supot. Nomas punkts ir atvērts katru dienu, ja vien nav ļoti slikti laikapstākļi.